ārās uz ceļa. Tāda slidotava. Šitais viss ir apsalis. Vienkārši mašīna sasalis. Viss ir apsalis. Durvis. Pat ar riepām šitāds te apsalums. Pilnīgi ar riepām viss ir šitie mazie gumīņas, kur arī viss apsalums. Piekapi viss ar apsalums. Jā, viss ir piesalis. Ziemeļu vērš vienkārši nenormāls ziemelis ārā. Man ceļš, jā. Ceļš kā pa slidotavu. Var slidēt vēl kājās un slidot. Iesim pastaigāties Parezonas tuksnesī. Ārā silts laiks. Ietiks braukt. Vajag iet mazliet pastaigāt. Tā, paskatīsimies, ko mēs interesantu šeit varam atrast. Principā šeit nekas lādzīgs neaug. Šitādi punduri. Telefons izkrita. Punduri. Kaktusi aug. Koki kaut kādi nesaprotami. Vasarā mazliet zaļāks paliek, bišķī savādākas krāsas, bet principā pa lielam ņemam. Tur upe kaut kāda priekšā, kaut kas dzirdās. Viņš tāds kā kaktusa veidīgs. Laikam kaktus principā. Interesantām lapām. Tā, man liekas, es tur tālāk upi kaut kādu dzirdu. Vai arī vējš šalts. Vasarā noteikti var uziet virsū kādām čūskām, skorpioniem. Principā vajag ļoti uzmanīgi staigās. Kojieti noteikti šeit. Kāds vējš. Tur lejā kanjons ir. Nezinu, redzēs vai ne, tur priekšā kalns ir. Viss sniegā vakar sniega naktī gāja. Kanjons sācis lejā, noteikti neiešu, ja es noiešu lejā, es noteikti augšā netikšu. Vējš gan stiprs. Vējš tiešām ir stiprs. Ka tur tas noteikti bija vējš, kas šalca.
Kur kaktusiņš viens. Ana. Maziņš. Dīkst ārā. Galvenais neuzkāpt tādam virsū. Ja tad no apdetas tur diezgan liels. Kaktušana sarūsājas. Jā, kanjons iespaidīgs. Nepārāk tālu no šīm arī ir lielais kanjons. Nu, tas ir reizes lielākais, domāju, nekā šitreiz, bet šitam arī upes paliek vērā. Šis man liekas viszaļākais augs no visiem, kas šeit atrodas. Lapas tā nes iekšā tukšs. Raupjas mazliet, bet nav mīkstas, cietas. Ciets. Principā īstenībā jau lejā var tikt. Kaut kur vilciens tālumā iet. Jā, tur, ja gribētu lejā, varētu noiet, bet es neiešu. Neiešu tālāk. Tāds Arizonas tūkstnesis. Tāds viņš ir. Principā šeit arī nekā nav. Vasarā varbūt sanāks kādu skorpionu ieraudzīt. Būtu gan interesanti. Kaktusi. Jā, nekādā gadījumā nestaigājiet ar iešļūcinām atvērtām kurpām, jo ja uz šitāda uzkāptu, tad, būtu ļoti sāpīgi. Vienas dzīves dvēseles nav. Varbūt tas ir... Īpaši tālu arī negribās aiziet. Kur nu saslēgas, ir atslēgas gan. Interesanti, cik šitai bunģai gadu, no kura gadsimta viņa šeit stāv. Neizskatās, ka jauna. Izskatās, ka viņa jau diezgan liela laika šeit stāv, jo es tādu neesmu redzējusi. Kā būtu kaut ko. Lai stāv tālāk. Kāda fīni. Punduru koki. Nekas īsti negrib augt. Zeme tāda sausums vasarā, liels karsts. Nekas arī te neaugs. Kā jau no zemes akmentiņi. Tā jau nav zeme. Kaut kas kaut ko darīs, tīrīs. Šeit arī ir apzāģēti koki. Uzāģēts. Vēl viena kaste no aizvēstures. Nē, šitā jau noteikti ir kaut kāda ļoti vecā. Nevar pat salasīt, kas ir rakstīt. Interesanti.
Simtgadīga vēsturiska kaut kādas kastes painis. Tā tālāk. Kaut ko ir darījis, tīrījis. Kaut kādi koki apzāģēti, kaut ko varbūt darījis šeit. Tā ļoti skaisti izskatās šeit tūkstnesis, kur tur apsniguši kalni. Šeit parkings uztaisīts, un tur ir iekšā Amerikas pamatiedzīvotāji. Viņiem tur kasīno sataisīts. Un tad šeit parkings ļoti liels ir. Arī garšīga kafija, starp citu, tur iekšā. Kāds garām brauks, var iebraukt. Nopirkt. 219. nobraukta Arizonā. Tur man iedevēja šodien īstenībā par velti ūdens. Tādu krūzi, kur turētu ūdeni. Nezinu, kas viņiem par tādiem svētkiem šodien, bet viņi visiem deva par brīvu. Tāds tas tūkstnesis. Tāds tas tūkstnesis Arizonā. Aiziesim vēlreiz paskatīsim uz to kanjonu. Un tad varēs doties atpakaļ. Jābrauc tālāk mums. Together we shine in every way. Es domāju, es pilnībā iztīrīt mašīnu, kamēr es mājās. Izmantot izdevību, izņēmus visus paklāņus no šejienes. Kas man nebija madrats, izņēmu ārā. Otrā stāva gultu vajadzēs pārtaisīt. Tā madracis jāuzliek mazāk, mazlietiņ būs. Tāpēc, ka pie maniem vasarā atbrauks brālēns, brauks ar mani līdzi visu vasaru, tad būs viņam jāsataisa kārtīga guļas vieta, jo šitais mazliet par liels. Nomainīšu šo Rijānu un noņēmu nomazgāt visus satīrīt vajag uz vasaru pēc ziemas. Ziema jau uz beigām iet, paldies Dievam. Tā, tad te nāks madracis pa virsu, visu izsūknāju arī. Tā. Zīmīt, darbojās. Tā, kas vēl mums tu logi vaļā. Šitam ar viss būs jānotīra, viss ir netīrs, aputājis visādi putekļi. Es tad ienesīšu mazgājumu aparātu, un šitās sienas arī vajadzēs visus nomazgāt, jo te kaut kāds mitrums no logiem nāk. Es logus neturu vaļā, bet tāpat kaut kāds mitrums nāk. Un, tad pagaidām saldējies vaļā leduskapis arī. Vai atsalst paklāņus, es principā jau beidzu tīrīt. Viņi kalst ārā. Madraci arī noliku, iztīrīju, izmazgāju kalst. Šito gan vajadzēs paklāņiem un nomainīt, jo šitam jau, man liekas, vairāk kā 6-7 gadi kaut kādi viss ir izdelis. Tas ir no kājas, tad, kad uz pedāļiem. Bet šitie principā vēl ļoti labā stadijā. Te mazliet tāds ielocīts. Nezinu, kāpēc salocījās, to nesmuki. Jā. Šita nevajadzēs visu izņemt ārā. Iztīrīt un kārtību savest. Pavasara tīrīšana. Tā, kas tagad grīda jāizsūknā un tad jāsāk būs viss pamazām tīrīt un mazgāt. Panelis jau principā nopucēja no rītas.
Tā, kas man tad jāpaliks šitas te visas malas? Tā. Ar šādu te aparātu var izmazgāt paklājus. Mašīnā, mājā. Ļoti ērti. Tā, paskatīsimies, kas no mana... kas ir vaļā? No, kas no mana pakaņa iznāca ārā. Bija jau briesmīgi, netīra, ne. Paskatīsimies tagad tas. Ūdens vienkārši melns. Vienkārši, tas vāciņš melns. Putais ūdens vienkārši melns. Tīra ļoti labi. Ļoti vienkārši labi, tīra ideāli. Izskatījās, ka nemaz nebija tik netīrs, bet, nu, pēc tāds tīriņš šausmīgi.